cilvēkam tā ir īstenībā liela laime, kad viņš savā dzīvē var nodarboties ar to, kas viņam patiešām patīk. Jā, es daru to, kas man patīk. Ekofabrika ir trikotāžas ražošanas uzņēmums, kurā mēs adam ar rokas adām mašīnām un veicam roku darbu apstrādi. Mūsu galvenā produkcija ir noieta tirgus Vācija, kas ir viņu pašu dizains un tikai mūsu darbs. Otrais novirziens ir mūsu bērnu kolekcija līdz 2 gadu vecumam. Un trešais ir suvenīru cimdiņi, ko piedāvājam vietējiem tirgum, un ne tikai, protams, ja mūsu rakstainie cimdi arī patīk daudzās valstīs. Šaurumus sataisījušas. Jā. Ar centimetra mēru kad sāk mērīt, tad tikai var saprast, vai pareizā vietā īkšķis. Mēs ar Daci esam šajā uzņēmumā sadalījuši savas darbības sfēras. Dace mums atbild tieši par ražošanas vadību. Viņi izstrādā modeļus, veido dizainus, nodrošina kvalitātes pārbaudi. Es esmu tas, kas vairāk braukā apkārt, meklēju klientus, braukāju pa pasauli, uz izstādēm, uz dažādām tirdzniecības misijām un velku šos ārzemju klientus pie mums. Es, protams, vēlos apjomus ļoti strauji palielināt, bet Daci tam man nomierina. Sakot, šāda veida izstrādājums mēs varam mēnesī ar visu maksimālo jaudu saražot tik un tik. Man gribās tam klientam pateikt, zini, mēs tomēr varam iekļauties līdz tavam laikam, un tad mums ir tā stīvēšanās, varbūt kaut kā vēl varam. Bet, viņa mani noliek drusku pie zemes, un tad es esmu tas, kas visu laiku skrien apkārt. Tu virzi savu pusi nozares, es virzu savu, un tad, kad mēs saliekam kopā, tad tas gala rezultāts, tas foršais rezultāts, kad ir tas mērķis sasniegts vai izstrādājam jaunas kolekcijas izveidotas. Gan Dacei ir gandarījums, gan man ir gandarījums. Ja? Gribat darbus ketelmašīnas redzēt? Es visus darbus protu no A līdz Z, jo tas darbs, ko manas adītājas vai šuvējas un vai viss pēc kārtas prot, to es pat esmu visu iemācījusi, jo kā tad var no cilvēka kaut ko paprasīt vai parādīt, vai kā izstāstīt cenāk. Ja pats to nezini, kā tad tam visam jāizskatās. Cik sevi es atceros, man ir paticis adīt, un es esmu adījusi sākumā gan ar rokām, protams, ar adatām, bet tad, kad bija iespēja nopirkt arī adām mašīnu, mēs arī iegādājāmies ģimenē adām mašīnu ar mammu, mācījāmies pašas no ķīniešu aprakstu grāmatām, kā ir jādara šāda te veida adām mašīnām, kā šobrīd arī īstenībā strādājam. Vēl joprojām tās pašas adām mašīnas. Skatoties to, ko viņa spēja darīt, ienāca mums ideja galvā, ka varbūt sākt tā kā rūpnieciski kaut ko ražot. Un tad nopirkām pirmo mašīnu mājās paeksperimentēšanai. Konstatēja, ka viss ļoti labi sanāk, un tam mums bija izdevīgs viens piedāvājums pastrādāt kopējā vienā projektā uz Vācu tirgu. Mēs piekritām, un sanāca vēl tieši tas tā, kad bija aktīva inkubātora programma. Un tad mēs skatījāmies, kā mēs varētu sākt uzņēmēju darbību, lai ar mazākām investīcijām, jo savas naudas bija tik, cik bija, un tajā pašā laikā dabūt kaut kādas atlaides. Sākumā mēs skatījāmies Rīgā, bet ņemot vērā to, kad Balvos bija, kā tikko izremontēta jauna māja, Balvos mums uzreiz piekrita pieņemt šī programmā, tad mēs noslēdzāmies pa labu Balviem. Strādājos esmu dažādos lielos uzņēmumos, Latelekomā, Capitalā un citos. Bija adaptācijas periods, jo pirmo gadu, kamēr mums bija vēl uzņēmums, es strādāju paralēli Rīgā. Gada beigās es sapratu, ka reāli jau naudu varam nopelnīt, strādājot pilnībā uz sevi ar saviem spēkiem.
ja uzņēmums pieņem apgriezienus, nevar sadalīties divos darbos, tad viens no viņiem zaudē. To saprotot, es arī izšķīros pa labu, kad atstāt darbu Rīgā, pāriet uz Balviem un visu savu laiku veltīt uzņēmuma attīstībai. Tu jau rīdzinieks. Kas te man? Es uz dzimto pilsētu atnākusi. Tikuši esam vaļā no Rīgas sastrēgumiem. Šodien dzīvo 7,5 tūkstoši iedzīvotāji. Uz darbu aizbraucam minūtēs 3. Rīga un Balvu uzņemamies ne ar ko neatšķirās, jo tirgus ir viens un tas pats. Ja mēs darbotos, varbūt šodien Balvos būtu maziņš veikaliņš, tad atšķirtos ar to apgrozījumu. Bet mēs tā kā esam ražošanas uzņēmums, kur mums atrodas ražošana, tas nav vairs tik nozīmīgi. Nozīmīgi ir, kur mums ir izējas tirgus. Un līdz ar to es nesaskatu neko sliktu, kad mēs atrodamies Balvos, pat ir daudz vairāk plusi kā ražošanas uzņēmumam, nekā ja mēs atrastos Rīgā. Tie, kas ir strādīgi, tie arī šeit var nopelnīt naudu. Un arī biznesu var uztaisīt. Un es teiktu, ka nav vārda nevaru, bet ir vārds negribu ātrāk. Pirmais mūsu projekts bija, mēs vairāk strādājām kā darba spēks uz citu tirgu. Konkrēti tas bija Vācu tirgus. Pats pirmais pasūtījums, tas nodrošināja mums to atspēriena punktu. Ja? Tā kā pirmais gads bija garām, mēs sapratām, kad ir starplaiki starp kolekcijām, kas ir uz pasūtījuma veiktas. Ja? Ir pāris mēneši, kuros īsti nav ko darīt. Tad vajadzēja domāt vienkārši, ko tajos 2 mēnešos pa vidu darīt. Tad radās tā ideja, ka mēs varētu arī kaut ko savu tomēr izdomāt. Tas varētu būt, piemēram, bērnu kolekcija. Un tālāk jau mēs darbojāmies mērķtiecīgi, izstrādājot savas kolekcijas un mērķtiecīgi piedāvājot šos ārzemju tirgiem. Un tā lēnā garā mēs sūtot potenciālajiem klientiem, pa vienam plusējam klāt savus klientus. Tas nenotiek ātri, jo it sevišķi ar ārzemju tirgiem mēs gan Vāciju, gan Skandināviju tagad fokusējamies. Ir bijis tā, ka mums sarunas iet pa pusgadam, līdz notiek kaut kāds pirmais prototipu izstrāde, aizsūtīts piedāvājums, aizsūtīts pirmais dizains. Ejot ar šādu veidu lozungu ar kvalitāti, ar roku darbu, mēs šo nišu esam iekarojuši. Izstrādājumi nav lēti, viņi ir dārgi, kvalitatīvi, bet viņam ir pircējs. Tā pievienotā vērtība ir mūsu tieši roku darbs. Adījumu mēs izedam pēc piegrieznes. Vīlīte nav griezta, viņa nav ar šķērēm nogriezta, bet ar rokām apstrādāta. Viss ir sašūts, ar roku darbs tas ir. Un tad mēs skatījāmies tās brīvās nišas, kas nav aizpildīts mums Latvijā. Ja? Ieraudzījām, ka suvenīra ražošanā piedāvā tikai pildspalvas krūzītes, dažāda veida mazinieki. Ja? Un mēs izdomājām, ka mēs varētu ražot korporatīvos suvenīrus. Mēs Latvijas suvenīru tirgu ienesām adītos cimdus ar tautiskajiem rakstiem un firmu logotipiem. Vai arī adītos cimdus pēc paša klienta izvēlēta dizaina. Turpināsim šūt cimdus tagad. Rīt jāved prom jau. Visu to, ko jūs tagad sēdat, viņi ir līdz galam jādabūna gatavi. Mēs cenšamies īstenībā attīstīties un piemeklēt to nišu. Varbūt, ja ir piedāvājums, mēs arī izskatām iespēju viņu realizēt un arī izpildīt. Ja? Piemēram, kaut vai Latgales kultūras centram Reizeknē šuvām aizkarus. Ja? Bija piedāvājums no tā sūtītāja, vai jūs varat uzadīt? Ja? Mēs teicām, varam. Un tad mēs arī esam šuvuši aizkarus Goram visu. Mums ir arī izstrādātas skolānu formas. Šobrīd ir tikai uztaisīti prototipi, bet ir arī iespēja un turpināt attīstīties arī šī virzienā, jo tā ir īstenībā vēl ne ļoti aizņemta niša. Šogad ir tā, kad, lai gan mēs gan ražošanas jaudas pacēlām divtik salīdzinoši pagājušo gadu, ja, vienalga, šogad jau mēs vairs nespējam nodrošināt visus klientus, kas vēlas pasūtīt, jo latviešiem ir tā ideja, ka tomēr viņi atcerās pa mums pašā pēdējā momentā. Un, ja mēs sākam reklāmas kampaņu taisīt, piemēram, jūnijā, jūlijā, tad cilvēki nerēķinās ar to ražošanas procesu laiku. Un, ja man tagad pirms mēneša pasūta, ka viņam vajag 1300 cimdus, es
nekādi nevar mēnešu laikā tādu apjomu saražot, jo man jau ir iepriekšējie klienti jau stāv rindā. Biznesu es nebūtu viena pati uzsākusi, noteikti nē. Ja man nebūtu Gunters, tad jau man nebūtu laika, ar ko nodarboties tieši to, kas man patīk un to, ko es protu. Nebanu es tagad nesaprotu, kas ir mārketings un grāmatvedība un finanses. Es saprotu arī to, bet tur jau tas ir āķis, vai es to gribu. Vai man to vajag? Tas jau nav mans lauciņš vairs, tas nav mana interese. Mana interese ir tieši šis darbs, strādāt ar šo materiālu, ar dizainu, ar gatavo produkciju. Saražot mēs varam jebko, kā saka, ja? Bet tam visam vajag noietu. Mēs saražosim, bet kur tad viņš paliks? Tas ir ļoti veiksmīgs apvienojums mūsu abu divu starpā, kad es varu ražot, bet Gunters atkal to visu nopārdot. Jā, es daru to, kas man patīk, un ar to, kas ir mana sirdslieta. Es domāju, ka cilvēkam tā ir īstenībā liela laime, kad viņš savā dzīvē var nodarboties ar to, kas viņam patiešām patīk. Par būšanu kopā, nē, tur nav problēma īstenībā. Nemaz tik sen mēs neesam kopā, lai viens būtu otram apnikuši jau. Tur tas pozitīvais tas, ka labi, tā darba stundas sanāk vairāk, bet vai nu es viens domāju, vai nu mēs tomēr esam divatā, kas domā, un dažreiz tā ideja ienākot skatoties kādu foršu raidījumu, wow, mēs varētu varbūt šitādu te nišo paņemt. Un tad mums sākās aiziet diskusijas par vienu vai otru tēmu. Nevar tā pateikt, ka tagad es esmu darbā, un te man jau ir mājas, un es atpūšos, un es vispār neko nedomāju par to. Ja ir savs bizness, kurš vēl nav attīstīts, visu laiku doma ģenerējās ap šo savu ideju vai tās realizāciju kaut kādā veidā, pēc visa ņemot, laikam mēs neatpūšamies nemaz. Mēs laiku ejam uz to attīstību, un līdz ar to tas atpūta pagaidām izpaliek. Tas plāns tāds, ka pirmā 5 gada tie ir viena ieguldīšana, un pēc tam jau skatīsimies, kas notiks tālāk. Lielākais lepnums, bet to, ka mēs vispār strādājam šeit Latgalē un ražojam kaut ko savu, tas ir pietiekoši daudz, kad cilvēkam ir darbs, kad viņš strādā. Mēs vēl esam mazi, mums ir vēl kur augt un augt. Mans mērķis ir daudz lielāks. Tie nav griezti, ko mēs tagad esam panākuši. Man es tā pieticīgi uz to visu skatos, kas mums šobrīd vēl ir.